svētrunas tēma mums ir izmainīt identitāti. Vai kādreiz kāds ir gribējis izmainīt savu identitāti? Es domāju tā, zinot mūsu laikmeta tendences, ļaudis droši vien varētu iedalīt kādās divās tādās atšķirīgās surdu un pretdabīgi mainīt savu identitāti. Otrs saka, ka to vajag darīt un to vajag jau mācīt jau bērnam no mazām dienām. Taču šodien es aicinu novērsīsim savus prātus no mūsdienu pasaules tā greizā spoguļa, no šī nepareizā virziena, no pasaules virziena, kas ved uz pašiznīcināšanos. Un mūsu šīs dienas aicinājums būs cīnīties. Vai kāds ir gatavs jau tagad? Jā, es esmu gatavs cīnīties. Labi, ka jūs pajautājat ar ko? Pret vēlnu viltībām. Šodien, ja mēs paceļam savu garīgo skatienu pāri laikmetīgajam, mainīgajam un, es gribētu teikt, arī lētajam pasaules redzējumam, ja mēs atgriežamies pie nemainīgās un nezūdošās patiesās vērtības, pie Dieva vārda, tad tie, kuri iedziļinās Dieva vārda patiesībā, aizvien skaidrāk spēj saskatīt nenovēršamo šīs pasaules soda iemeslu. To, kādēļ šī pasaule aizies bojā un to, kādēļ šī pasaule nonāk sodā. Bet izlasīsim, ko mums saka Bībele. 2. vēstule Korintiešiem, 5. nodaļa 17. pantā, apostols Pāvils raksta, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, viss ir taps jauns. Kas tas ir, kas ir pagājis? Pāvils, par ko tu runā? Kas ir taps jauns? Tad, kad Jēzus runā rakstu mācītāju Nikodēmu, tad viņš saka, nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Jāpiedzimst. Ko tas nozīmē? Tā ir pilnīgi izmainīta identitāte. Cita identitāte. Un es gribētu sacīt vai salīdzināt to, ka tas ir tā izmainīta identitāte, kā no augļa mātes miesās, no embrija kļūt par jaunu, dzīvu, pieaugušu, gošu un attīstošos bērnu. Jauna esība. Droši vien kāda no jums spēsiet daudz labāk par mani uzskaitīt atšķirības starp nepiedzimušu, vēl nepiedzimušu un starp piedzimušu bērnu. Bet es vēlētos to primāro par šī bērna uztveres maiņu. Jo vēl nepiedzimis bērniņš, kurš atrodas mātes miesās, viņš apkārtējos procesus uztver, bet tā nepilnīgi. Jā, viņš kaut ko sadzird, kaut ko apjauš, kaut ko, bet tie procesi tā uztver ir nepilnīgi. Aizsver. Bet tad, kad bērns ir piedzimis, viņš šos procesus uztver tiešā veidā. Un ne tik vien uztver, bet viņš to sāk arī ietekmēt. Es domāju, tie, kam ir bērni bijuši, zin, kā viņš spēj ietekmēt. Visu ap sevi. Un tas ir reāli. Tas ir saprotami. Un redziet, tieši tāda pat atšķirība ir starp cilvēku, kurš nav atdzimis no Dieva gara, un starp cilvēku, kurš ir atdzimis Dieva garas. Jāņa evaņģēlijā rakstīts 3. nodaļas 6. pantā, kas no miesas dzimis, ir miesa. Kas no gara dzimis, ir gars. Jebkurš cilvēks piedzimst ar, es gribētu teikt, iedzimtu grēka DNS. Tad, kad bērniņš piedzimst, viņš nes sevī jau grēka sēklu, to, kas nāk līdzi mantojumā no paša pirmā Dieva radītā cilvēka šajā pasaulē, no Ādama un no Ievas. Šī sēkla neizjūg, neizšķīst pati no sevis dabīgā veidā. Viņa paudžu gaitā neizzūd un nemazinās. Šī izmainītā DNS skaitļu secība paliek tāda pati. To, ko Ādams un Ieva
ienesa un nodeva nākamajām paudzēm, Dievs tev teica, jūs mirdami mirsiet. Un tas turpināsies. Turpināsies tikmēr, kamēr šī pasaule pastāvēs. Jebkurš cilvēks, kurš piedzimst, sevī nes grēka sēklu, grēka DNS. Psalmists saka, viņš runā un sauc uz Dievu, viņš saka, neej tiesā ar savu kalpu, jo tavā priekšā nav neviena taisna dzīvajo vidū. Tā ir vecā derība, bet jaunā derība apostols Pāvils saka to pašu. Viņš vēstulē romiešiem raksta 7. nodaļas 8. pantā. Viņš saka, es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, labu darīt nē. Ādams un Ieva iekoda velna viltības saindētajā auglī, nepaklausībā Dievam. To, ko bija ļaunais saindējis, ar ko viņš pats kļuva par velnu, nepaklausība Dievam, ar to pašu viņš pievīla cilvēku. Un viņi iekoda šajā saindētajā auglī. Mēs zinām to stāstu par zniekbaltīti un 7 rūķīšiem. Tur bija, kas tur bija avots. Viena puse bija saindēta, otra nebija. Ja, tā. Kas tā bija ļaunā pamāti, kas kādu tur raganu viņi iekod vienā pusē, šekod no otras puses. Apmānīja ar viltību. Tieši tāpat tās vēlns arī izdarīja cilvēkiem. Un cilvēki iekrit šajā viņa viltības slazdā. Bet Dievs sūta šai grēka saindētai pasaulē savu principu. To, kurš izglāb pasauli no šīs indas. Otrā vēstulē korintiešiem mēs lasām 5. nodaļas 21. pantā. To, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā darīja par grēku. To, kurš grēku nepazina, Dievu, Kristu, viņš darīja par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Viņā mēs atzimstam jaunai identitātei. Viņā Jēzus Kristu iedzimtā grēka sēklas iedarbība tiek apturēta. Šis DNS tiek izmainīts. Viņš vairs neturpinās, vairs nenes tālāk šo grēku sēklu. Jo tā grēka sēkla ir tā, kas rada mūsu turpmākos grēkus, mūsu dzīvē. Esošā grēka sēkla. Jo mazu bērnu neviens nemāca īsti, varbūt ļoti retos izņēmumos kaut kur zakt, laupīt, vēl kaut ko, bet viņā ir iekšā, jo tā ir tā grēka sēkla, kas rada tālāk audzē visu pārējo, kas nāk ārā no šī bērna. Kristū šī sēkla tiek iznīcināta. Kristus ir tas, kurš paņem no mums projām šo grēka sēklu un ieliek mums sirdīs Dieva gara dzīvo sēklu, kam ir pretdabīgs grēks. Grēko, bet tu uzreiz jūti, tu jūties netīrs, nosmērējies, Dievs piedod, es negribu ārā tikt no šī. Jā, šajā dzīvē mēs nevaram neviens izdzīvot bez grēka. Atkal un atkal mēs sagrēkojam, ja ne darbos, ja ne rīcībā, ja ne vārdos, tad domās kādreiz, kādos uzskatos kaut kur. Bet tas, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir taps jauns, izmainīt identitāti. Un šī jaunā identitāte sāk mainīt procesus. Tieši tāpat kā bērns, tad, kad piedzimst, viņš sāk mainīt procesus. Bet vispirms sevi, vispirms pieaugot, un tad pēc tam arī ap sevi. Zīdainis nespēja laikam ietekmēt kādu globālo inflācijas vadomu. Piedzims bērns. Bet tad, kad viņš sāk sevi apzināties, ja viņš turpina izdarīt gudras izvēles, ir ļoti iespējams, ka viņš kļūs par globālu mērogu finansu bosu un spēs ietekmēt inflācijas. Bet sākās ar sevi. Sākās ar paša izaugšanu. Un redziet, piedzimšana, viņa nav atkarīga no bērna izvēles. Bet jaunpiedzimšana savukārt nekad nenotiek bez cilvēka paša apzinātas izvēles. Šī ir maz atšķirības ar dzimšanu un jaunpiedzimšanu. Un tādēļ Jēzus sacīja Nikodēmam, tev ir jāpiedzimst no augšas. Nebūs tā, ka tu piedzimsi vienkārši kaut kādā brīdī no augšas. Tev ir jāpiedzimst, tev kaut kas ir jādara. Izdari izvēli, atgriezies no grēkiem. Kādiem
man ir kādi grēki, nu tiem, kurus tu spēji ieraudzīt. Droši vien vēl daudz ir neredzami, bet Dievs pamazām atklāj tos visus un tīri un šķīst un noņem visus grēkus. Bet ir vismaz tas, ko tu šobrīd redzi, un tu saki, Dievs, viss, šo es vairs nedarīšu. Varbūt ir vārdi, varbūt ir domas, varbūt ir nepietošana, varbūt ir kaut kas sirdī, ko Dieva gars jau uzrāda. Viņš uzrāda un runā. Atgriezies no grēkiem. Kā tas ir? Vienkārši pārtrauc to darīt. Domā, ka tas ir vienkārši. Nu kā? Es taču visu laiku, kā tad tagad? Dažkārt neiespēja. Bet vērsies pie spēka avota. Kurš ir vislielākais spēka avots? Jēzus Kristus. Un vispareizāk, vai teiksim, gudrāk mainīt savu identitāti, ir iespējams tā, ja tu atrodies starp nevis nepiedzimušajiem, bet starp piedzimušajiem. Jo tad jau tu sāc rīkoties līdzīgi, vai ne? Nu, kļūstot par bērnu, ir kaut kā jāiekļaujās ģimenē. Es esmu dzirdējis šodienas modernie kristieši saka. Es tā mazliet pasmaidu. Man nekāda ģimene nav vajadzīga. Es varu būt ģimenes loceklis, bet viens pats. Mežā, pļavā, pie upes, tur es būšu ģimenes loceklis. Tos citus es negribu. Nē, tie man traucē. Jūs sapratat, par ko es runāju. Tad, kad mēs aicinām nāc Dievu bērnu sadraudzībā, nē, man nevajag. Mežā, pie upes, tur es Dievu lūkšu. Šķiet smieklīgi tāds spriedalējumi, ja bērns sacītu, nē, man ģimene nevajag, es būšu ģimenes loceklis tikai ārpus ģimenes. Nu, mēs sacītu to, saprotot runā. Bet šāds spriedalējumi es ir biežāk kļūst par skumju realitāti. Kādēļ? Jo vienkārši iemesls. Tāpēc, ka cilvēkam ir jāsāk sevi kaut kas mainīt. Reāli jāsalauž vecā ādamiskā, ieviskā daba. Tas ir tas, ko neviens negrib. Ļoti daudz ir gatavi mainīt likumus, cilvēkus, kaimiņus, valdības, politiku, visu, ko mēs izmainīsim. Bet sevi, ne mani līdzek mieru. Kādēļ? Ziniet, es uzdevu jautājumu mākslīgam intelektam. Šodien labi, ka var pajautāt, ierakstīt. Nu, es uzrakstīju, kas ir jādara, lai iekļautos sabiedrībā. Un tad viņš sacīja, lai veiksmīgi iekļautos grupā, kad 6 galvenie aspekti. Vispirms ir vajadzīga empātija un izpratne. Tātad spēja saprast citus. Ne, lai viņi mani saprot. Jūs zināt šodienas skatījumu. Tad otra lieta ir klausīšanās prasme. Pagaidiet, klusējiet, es gribu runāt tagad. Mēs zinām šodien. Tad trešais ir atvērtība un pieņemšana. Cik mēs gribam pieņemt citus, ja mēs gribam, lai mūs pieņem. Un tad savstarpējais atbalsts, ne tikai saņemt, bet arī dot kādam atbalstu. Kā mani neviens nemīl, cik tu mīli, cik ir tie, kurus tu mīli. Un komunikācijas prasme, skaidra, godīga saziņa. Ne tā, mežā un pie upes, tur es pats tikšu galā. Bet tā draudzē, kad reizēm arī nākās, varbūt noliek galvu un sacīt, jā, man nebija taisnība. Un kā sastāvlieta pozitīva attieksme un iniciatīva. Cik mēs esam gatavi uzņemties kādu iniciatīvu. Un es domāju, tad, kad mēs vienkārši palasam šo te mākslīgā intelekta ģenerētās atbildes, viņš jau kaut kur no interneta viņš tur sagrābs viņus un dabū, tad mēs redzam, ka visi tie iemesli, kāpēc cilvēki negrib kristietību, negrib draudu, jo ir jāmainās, kaut kas ir jādara sevi. Es negribu to. Viss tas, kas tur tiek sacīts, tas nav priekš manis. Es gribu visus viņus pārējos tos izmainīt sevi. Nu, ne, mani liekat mierā, man ir manas tiesības. Redziet, ne tikai draudze, bet pati kristietība, tās kristietības būtība vairumam nav pieņemama, jo viņi aicina mainīties.
Kristus aicina, viņš saka, pārlauz sevi, savu es, savu ego, pārlauz, izmet ārā un pieņem mani, Jēzu. Mēs lasām Jēzus vārdus, kur Mateja evaņģēlijā 10. nodaļā viņš saka, kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, un kas savu krustu neuzņemas, man nesaprot, tas manis nav vērts. Jēzus saka, ja tev šajā pasaulē kaut kas ir svarīgāks vai vērtīgāks par Jēzu Kristu, tu neesi manis vērts, tu nevari būt kristietis. Un tādēļ cilvēks saka, man nevajag tādu kristietību. Man nevajag tādu kristietību, jo tur man viss ir jāatdod. Un apostols Pāvils saka vārdus. Viņš saka, jums līdz ar agrākās dzīves veidu ir jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilc ir bojā. Un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Jāatdzimst. Jāatdzimst. Vēstulē romiešiem Pāvils saka, ja jūs pēc miesas dzīvojiet, tad jums ir jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā darat galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Paliekot embrija stāvoklī, izdzīvot nav iespējams. Nepastāv. Nav perspektīva, nav variantu. Vienīgi piedzimstot. Un tādēļ Dieva vārds un tādēļ Dieva gars mums katru šodien uzrunā atkal no jauna. Tev ir jāpiedzimst, tev ir jāatdzimst. Jāpiedzimst par Dieva bērnu, jāatdzimst Dieva ģimeni. Jāatdzimst ūdenī un garā, saka Dieva vārds. Jā, mēs daudz sakam, es esmu kristīts, es kaut kad esmu nožēlojis grēkus, bet, ziniet, šodien man ir tik daudz darba, pienākumu, un man īsti nav laika, es gribētu teikt, intereses. Nav īsti laika kavēties pie Dieva vārdu, tur lasīt, pārdomāt, apspriest, darbi, viss ir jāstrādā un jādara. Dzīve iet uz priekšu nevar. Teologi strīdās, vai pestīšana ir iespējams pazaudēt. Tad, kad es lasu Dieva vārdu, es lasu 2. Jāņa vēstuli, 1. nodaļas 8. pantā, kur apostols saka, lūkojieties uz sevi, ka nepazaudējat to, ko mēs esam darbā panākuši. To, ko apostoļu darbā bija panākuši, mācot cilvēkus, atgriežot, kristījot, svētojot, to jūs varat pazaudēt. Dieva vārds saka, teologs strīdās, bet Dieva vārds raksta. Ir iespējams pazaudēt pestīšanu. Caur to, ka man nav laika, caur to, ka man nav intereses, caur to, ka, kaut kādā. Apostols Pāvils raksta par sportistiem. Viņš saka, es norūdu kalpeni savu miesu, lai citiem sludinātams. Pats nekļūt atmetams. Jaunā derība runā par iespēju pazaudēt Dieva valstības pilsonību. Tad, kad mācekļi jautāja Jēzum, viņi saka, kungs, vai tev ir maz, kas tiks izglābt? Jēzus saka, cīnieties, ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo daudz vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Dēļ apstākļiem, dēļ cilvēkiem, dēļ izpratnes, dēļ nevēlēšanās sevi laust. Dēļ nevēlēšanās cīnīties. Un kristīga dzīve vienmēr būs cīņa. Un tas ir tas, kas cilvēkus atstum no kristības. Es negribu cīnīties, es gribu aiziet un lai man viss ir. Dodiet man tādu kristietību. Un ziniet, šodien, tas skumji nebūtu kristieši pēdiņās piedāvā tādu kristietību. Nāc, tev viss būs, mīksts krēsls, silta telpa, evaņģēlijs, kas tev pājā, būs viss kārtībā. Nāc! Tikai nāc! Kristietība aicina cīnīties ar sevi, ar savām kārībām, jo kārdinātājs nes naudu un neguļ. Viņš ir nomodā. Viņam nav atvaļinājuma, viņam nav brīvdienas. Vakar mēs runājām, ceļā braucām uz Vidzemi, runājām par korupciju. Tad tā interesanta atziņa, tur bija no kādas lekcijas, kas bija sacījuši, ka, kā tie ierēģi, kas strādā vietās, kur viņam ir iespēja kāds lēmums pieņemt. Viņš jau neatnāk tā, varbūt
ir kāds arī tāds, bet ne jau viss. Viņš neatnāk ar domu, ka es tagad būšu tas korumpētais ierēdnis. Bet tad ir kāds brīdis, ka kāds iedod. Un tad tajā mirklī, ka tā aploksnīte tiek dot, tad tā roka pats tiek uzpret. Jo tev ir pēkšņi atmiņā vajadzības. Oi, man vajag, vienam varbūt tās vajag jaunas riepas mašīnas, citam vajag jaunu māju, citam ceļojums te patās priekšā. Tās vajadzības viņas pēkšņi uzspēl tajā brīdī, kad tur tā aploksnī. Un tad caps. Un tad, nē, man nevajag, bet ir pa vēlu, jo tu jau esi pieskāpies. Katram ir tāda vajadzība. Un tā vajadzība ir tā, uz ko darbojas Sātans ar savu viltību. Tev taču ir vajadzība. Redzi, bišķi tikai šitā paņem. Vai tad tu netiksi, tad to savu vajadzību varēs apmierināt? Parasti neizdodas. Bet tu esi ieķipis. Korupcija. Dievvārds saka atklāsmes grāmatā, viņš saka draudzē, tev ir pacietība, ka tu esi grūtumu nesis mana vārda dēļ un neesi piekus, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Pirmo mīlestību. Vai mēs atceramies, kas tas bija, kā tas bija? Kas to raksturoja, kādas jūtas, kādas emocijas? Es gribētu sacīt ar vienu vārdu, dedzīgums. Ja? Dedzīgums. Tad, kad mēs tikai par to domājam, tikai tad, kad tas visu mūsu dzīvi piepilda. Tad, kad mēs lasām jaunodarību, mēs atceramies Pēteri. Viņš sacīja, kungs, es esmu gatavs ar tevi iet cietumā, nāvē, jebkur. Viņš bija dedzīgs, viņš bija karsts. Un šīs dienas aicinājums izmainīt identitāti nav adresēts tikai tiem, kuri vēl nav atzimuši Kristu. Bet arī mums, arī man, arī tiem, kuri to apzinās, kuri varbūt jau gadiem staigājam Dievu ceļos, bet tā dzīvā liesmiņa, tas dedzīgums ir sācis izplēnēt. Izmaina savu identitāti. No paguruša kristieša uz dedzīgu kristiešu. Jēzus ir apsolījis. Un šis solījums ir spēkā esošs. Viņš saka, ja jūs ļauni ugdami, zināt, dot saviem bērniem labas dāvātas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņam lūdz. Apstuļu darbos mēs lasām, kur Jēzus saka, tad, kad svētais gars būs nācis par jums, jūs būsiet mani liecinieki. Tas, kurš izvēlās kļūt par Kristu sekotāju, vienlaicīgi kļūst par cīnītāju pret grēku un ļaunumu. Un, laikam, grūti ir iedomāties tādu cīnītāju. Ja man nebūs cita darba, ja man nebūs nekas īsti, ko darīt, tad es iešu mazliet pacīnīties. Jūs smaidat, jā. Bet ja mēs palūkojamies uz kristiešiem, vai tu atnāks, vai tu būsi, vai tu piedalīsies, ja man nekas cits negadīsies. Lai tas kungs mums palīdz šodien cīnīties. Pāvils aicina Kristus sekotāju, Timoteju, savu garīgo bērnu. Viņš ir cīnies, labo ticības cīņu, sapver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts. Pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Un es domāju, tā ir cīņa arī ar garīgu pagurumu, kad liekas, šodien ne, kaut kā. Cīņa ar vēlnu meliem, kurš saka, tu jau tāpat nevarēsi. Tur jau tāpat nekas, tev jau spēka nebūs. Vai tad tur būs daudz citi, kas tur izdarīs. Cīņa ar sava miesas prāta vilinājumiem un kārdinājumiem. Man taču tas ir svarīgs. Tas Dievvārds pagaidīs. Cīnīsimies, labo ticības cīņu, lai kļūtu par dedzīgu, tā kunga vārdu liecinieku. Tajā vidē, tur, kur mēs katru savā ikdienā atrodamies. Tas ir mūsu aicinājums. Izmaini savu identitāti.
kļūst par dedzīgu Kristu. Amen.